Dārgie Talsu novada ļaudis, atļaujiet jūs visus apsveikt Latvijas Republikas proklamēšanas dienā. Patiesībā tā ir mūsu valsts dzimšanas diena. Un ejot no tēzes, ka mēs visi kopā esam valsts, katrs cilvēks un visu cilvēku kopums veido valsti, tad tā ir mūsu katra dzimšanas diena. Parasti cilvēkiem novēl daudz laimes, labu veselību, veiksmi, ko novēlēt valstī. Kā ārstam un zināmā mērā politiķim gribētos novēlēt valstī daudz laimes un labu veselību. Bet ko tad nozīmē laba veselība valstī? Manā uzturē, lai valstī patiešām būtu saticība, lai cilvēki būtu ar gaišām domām, lai mums visiem ietu labi, gan materiāli, gan arī sirds lietās, lai valsts attīstītos un lai valsts būtu stipra un to būtu spējīga sev vienmēr aizstāvēt. Tā arī būtu kopējā valsts veselība. Svētku dienā priecājoties, mēs īstenībā priecājamies kopā ar valsti, kopā ar saviem tuvākajiem un esam lepni par valsti. Bet šis lepnums, es gribētu teikt, lai viņš nekļūst tāds pārāk patriotisks. Cilvēki, kas piedalījās Latvijas Republikas proklamēšanas pasākumā, pēc tam mierīgi izklīd mājās. Viņiem nebija demonstrācijas. Zemnieki par notikumu uzzināja tikai pēc mēneša, 2, un arī tad, skatoties uz Vācu komendantūras karavīriem, nepārāk noticēja tam, kas ir noticis. Patriotisms radās vēlāk, un lepnums par savu valsti ir katram jāpanāk ar saviem darbiem, ar savu devumu. Un tagad, kad mēs sagaidām Latvijas valsts 100. gada dienu, mums ir īpaši iespēja dot valstī kaut ko labu, kaut ko jauku, izdarīt to valsts, savu tuvāko un sevis labā. Lai jums izdodas un lai mums visiem skaisti šie valsts svētki, un lai mēs gatavojamies atkal nākošajiem un esam lepni par savu valsti ar saviem darbiem.